Par ko ir šī gada labdarības maratona dod 5 tēma? Par veselību un par situācijām, kurās mēs nonākam negribot. Manai ģimenei ir gadījies tā, ka pēkšņi cilvēks saslimst. Tas vienmēr notiek pēkšņi negaidīt. Neviens negrib saslimt un tā, ka nopietni. Un dažreiz var izārstēt, dažreiz valsts apmaksā pilnībā visu, un dažreiz nē. Tā ir tā realitāte, kurā mēs dzīvojam. Šī gada tēma ir tieši par retām slimībām, kurām valsts nevar dot pilnu finansiālu atbalstu, lai palīdzētu tās izārstēt. Kad un kā mēs varam ziedot? Tagad, jau šodien, arī rītdien, līdz pat 19. decembrim, dodoties internetā uz dod5.lv, 5 rakstām ar burtiem, ja? DODPIECI.lv. Tu iemaini savus, kā minimums 5 eiro, var arī mainīt vairāk, ja tev ir... Miljoni. Jā, 5 miljoni. Ja tev ir 5 miljoni, kurus tu vari noziedot mums šogad, dari to. Tu vari arī nākt uz Stikla studiju ar savu krājkasīti, ar savu maisiņu, ar savu ķeselīti, ar savu kastīti, ar savu draugu, ar savu draudzeni, gan ar savu draugu, gan ar savu draudzeni, ar abām savām draudzenēm, ja viņām tas ir ok, un noziedot arī klātienē. Bet visvienkāršākais – dod5.lv. Dod 5! Yeah. Ja tev ir iespēja, tad arī ziedot labdarības maratonam, dod 5.